Es ļoti gaidīju to, kas ir iekšā šai kastītē. Bet jā, nu, vairs jau nav nekāds pārsteigums, jo noteikti izlasīju virsrakstu. Tur ir smuki! Tā, šito mēs noteikti paslēpjam. Liela kastīte. Kāpēc es tik ļoti šo gaidīju? Tieši tāpēc, ka Samsungam līdz šim nebija premium klases pulksteņi. Un tā bija viena no lietām, kas man ļoti prasījās. Un jā, tie, kas skatās, es vēl aizvien lietoju Samsung telefonu, man rokās ir Samsung pulkstens, un momentāli, kā iznāca šis, es zvanīju Samsungam. Es saku, sveiki, man savā Andris. Es zinu, ka mūsu sadarbība ir beigusies, bet es dievinu to, ko es redzu. Un tieši pateicoties viņiem, man ir iespēja apskatīt, atvērt, un šis būs mans jaunais pulkstens. Interesanti lieta noteikti, kas man uzreiz šķiet, ir nosaukums un siksniņas krāsas izvēle. To es noteikti nekomentēšu, bet jums pašiem noteikti ir tīri interesanti, bet jā, mārketings mūsdienās strādā. Kastīte īstenībā diezgan liela. Man patīk, kā ir viss iepakots, kā ir salikts. Opā. Nu, seksīgs. Es pat varbūt gaidīju, ka viņš būs mazliet lielāks. Čardžerīts tāds pats kā iepriekš. Jā, ir viena nianse, par ko es arī skatījos, kad vairāk ir pateikuši. Viena lieta, kas man šim pulkstam noteikti pietrūks no šī, ir šis kustināmais bezels, kur citreiz, kad man nervu netur, es varu šādu padarīt, un man ļoti tiešām patīk. Diemžēl jaunajam pulkstenim šāda feature nav. Sakonektējas ļoti viegli. Jā, interesē arī tie, kas prasa, kāpēc varbūt es tik ļoti gaidīju, jo man ir pulkstens. Šis pulkstens ir ļoti labs. Un priekš tās cenas, cik viņš maksā, es uzskatu, ka viņš ir amazing, bet esmu cilvēks, kuram patīk kaut kāds, nezinu, ja man ir tas pats ultra telefons, tad man gribētos arī, lai pulkstenis ir pielīdzināms un tā tālāk, tāpēc man ir ļoti svarīgi tas. Tāds mums ir setups, mēs dabūjām viņš piedāvāja man arī atjaunot šo veco pulksteni viņā. Tā, kur rokš tā ir, tā kreisā? Tā ir kreisā. Understand your sleep. I don't understand her. Vismaz tā ir viena lieta, ko es tiešām izmantoju ar šai pulkstenī. Es ik pa laikam patrakoju, kā tad es guļu. Piemēram, ir bieži vien, ka es 12. aizēju gulēt, bet realitātē es aizmiegu tur kaut kādos 2. Es nezinu kā, bet tīri interesanti, ka tā reāli monitor your health. Tā kā šis ir unboxings, un es netaisu, man nav ne scenārijas, neko, bet sajūtas, es gribu iziet cauri tiešām to, ko Samsungs pats ir sarakstījis arī savā mājaslapā par šo pulksteni, tad jā, šis pulkstenis spēj izturēt līdz pat 55 grādu karstumam, 9000 metru augstumam. Kameras virs, tu zini, cik Everests ir augsts? Jā, 8800 kaut kā. Tātad tehniski mēs ar viņu varam uzkāpt Everestā enerģijas taupīšanas režīmā līdz 100 stundām. Interesanti lieta, ko es arī iepriekš lasīju, kad viņiem ir tas bioaktīvs sensors, kurš rūpīgi sekos līdz tavai labsajūtai, un Galaxy AI. Ar to mēs jau iepazināmies šajos ultra telefonos. Tas arī ir iekšā, lai palīdzētu pārkāpt kaut kādas robežas un iedzināties vēl vairāk lietās. Nu ko, draugi? Tas pa lielam arī ir viss. Tā kā šis ir unboxings, nevis apskats. Apskats jums var iedot pēc aptuveni pusgadiņa, kad es viņu būšu paliedojis, kāds tad man ir šīs sajūtas, kā viņš lietojās un viss pārējais. Šobrīd laikam esmu ļoti priecīgs par šo pulksteni. Esmu arī ļoti priecīgs. Es viņu lietoju un būtu, kā es redzētu, lai ar mani beigsies sadarbība ar Samsung. Es turpinu lietot Samsung ierīces, bet šis es jūtu, ka ir tāds foršs upgrēdiņš un tieši tas, ko man vajag. Bet atkal, ja tev budžets neatļauj, tad Samsungam ir vairāk pulksteņi. Gan fit mazie pulksteņi, kas ir maniem bērniem, kur ir ļoti lēti un beidzot vidējie šādi un beidzot jau tāds ar ultra. Tā kā ir izvēle katram jums. Paldies, ka skatījāties. Paldies Samsungam par jauno pulksteni un tiekamies jaunajos video.